janvāra sākums. Šonedēļ pilsētā rallīs. Šajā rītā mašīnas tiek piekrautas ar malku, ar lāpstām, ar kafiju, zupu, vēl šo to. Jā. Paldies. Paldies. Maizi vajag. Pārējais jau ir Lietuva, taču lielākā daļa kā tiec uz Strāsēm, Bāņiem, tā jau pat Bāņiem līdz ar visu Poliju līdz Ukrainai. Tu brauc par normālu Bāni. Ukrainā jau arī ceļi jau bija normāli savastai kārtībā un attīstīti. Jau praktiski visa Ukrainā iz Kijevas. Tad jau, kad sākās fronte, tur jau sāk palikt tādi, bet tā ceļi jau tādi paši kā mūsu Pleskavas šosē. Jā. Nekas sliktāks tur nav. Cik tev sanāca aizbraukt? Vienreiz, man tikai vienreiz rudens daļā. Kā? Tikko. Jā, tas arī bija nedēļa kaut kā. Nedēļa aizgāja, mēs svētdienā izbraucām un pirmdienas agrā rītā bijām Alūksnē iebrauc, var teikt tā, kad pusstunda kafijai varēja iet uz darbu. Tā ar ieskrējienu un tad pēc traktora iesim. Jo tālāk pēc traktora. Nestāja. Ko tu stāja? Nestāja. Ruldi pāri atpakaļ. Vismaz redzēt, kur braukt. Mēs esam no Alūksnes. Alūksnē ir ļoti maziņš, bet ļoti efektīvs labdarības fonds, organizācija, kas saucās Alūksnes un Apes novada fonds. Un mēs rallija ietvaros vācam ziedojumus priekš džipa, ko nosūtīt Ukrainas aizstāvjiem. Mēs paši arī viņu vedam, aizvadīsim. Un mēs esam šeit. Ukrainietis, kas ir atbraukuši pie mums uz Alūksni, kara ietekmē vāra mums borša. Un mēs dalām rallija apmeklētājiem boršu pret ziedojumiem. Un par šiem ziedojumiem mēs iegādāsimies šo džipu un aizdīsim Ukrainas aizstāvjiem, lai Ukraina ātrāk atgūst brīvību. Beidzot zupiņa pīrādziņa. Pagaidi, jāsmeklē naudā. Meklē, ārā. Negribi boršu. Ir krāsošanas diena. Mēs esam ceļā uz darbnīcu. Pāris vietējie piepalīdzēs ar aplīmēšanu, pulēšanu un tīrīšanu. Fonā skan ārlietu ministra runa par nepieciešamību atbalstīt Ukrainu. Informācija par apkārt notiekošo šķiet nemitīga. Pamatīdeja ir ziedojumi džipam, bet ik pa laikam cilvēki arī ziedo savus auto, savas ģimenes vecās mašīnas, kādu auto, kas stāv garāžā. Arī šiem auto tiek atrastas jaunas mājvietas un tiek atrasts šoferis, kas šo mašīnu tur aizvedīs. Tu esi piedalījies visās krāsošanās, vai ne? Pa lielam. Jā. Nu, ko Pāvels ir zināt. Jā.
kā nu man kuru reizi tur ir sanācis, tad sanācis. Bet te jau pilnīgi neviens nezina, cik tai mašīnai dienu ir palicis. Es vārds vārdā citēju. Tas nav tā, ka aptuveni, tā kā vecmuttere bija jau, veca riktīgi. Viņa saka, lai kā iet, Dievs nepiedzīvo karu. Vakar 17 dienas bija. Laiks skriet. Es joprojām neticās. Es tagad dienēju tajā padomju armijā. Tad visiem tur bija tāda rīkstīga štelle, ka brauc uz māju, tad vajag albumu un tur ar visiem karātiem piedzīvojumiem un visu. Es ar albumu. Sataisījis to albumu. Kaut kā tur tas viens no tiem priekšniekiem, zini, ar to albumu skatās. Es, zini, paņēmis tajā automātā stobra, ielicis puķi un to automātu sev tieši priekšas. Kā mani mazgāja pa to bildi. Šausmas ir. Kad sūdievi citi, bet 7 gadi mēs esam iesaucami daļi. Ja Kāriņš sākās prikiņ, ir vēl tāds laiciņš. Tas jau labi, vēl būs kāds nāk. Nepāliksim divatā. Iedomāsim, šitie visi dzelži arī armijai jādara. Pēc krāsošanas mēs apsēdāmies pie galda. Nākamās stundas pavadītas sarunās par apkārt notiekošo, par pilsētu, par pašiem sevi. Piemēram, es neesmu attīstīju, ja Facebooku tā nelieto. Tad, piemēram, šitas te džipiņš, ko mēs aizzinām septembrī. Viņu atlidoja ienaidnieku drons. Bet cilvēki dzīvi. Tas jau tas svarīgākais. Bet ļoti veiksmīgi, jo būtu viņš stāpījis tiešīt augstāk stiklā. Tad cilvēkam varētu būt viss slikti, ja tā tikai ir šņemts. Pēdējo dokumentu sakārtošana. Mazi darbiņi šur tur. Vēl 2 mašīnas noziedotas pēdējā brīdī. Tās nokrāsot paspēt vairs nevarēs. Tagad tiks vestas 6 mašīnas. Pēdējais izbrauciens pie lauksaimniekiem, kuri izpalīdz uzpildot bākas ar dīzeļdegvielu. Tāls ceļš priekšā. Laimīgi ceļi, labi izbraukt. Kaut kā jau pēdējā laikā duša tāda šļaugana, tad klausoties tās ziņas. Es baigi optimistiskas nav, bet jācer, ka tur viss būs uz labu. Galvenais jau tas, ka te visi šitā Amerika un Eiropa.
Izbraukšanas diena, svētdiena. Pie valdības mājas pulcējas draugi, atbalstītāji, ģimenes. Ukrainietis, kas šeit pārvākušās kara dēļ, sagatavojušas katram braucējam kukulīti ar pīrāgiem, augļiem, ūdeni. Apkārt mazas draudzīgas sarunas. Konvoja vīri neizrāda nekādas raizes. Viņi man stāstīja, ka nav no kā bīties. Pirms došanās lielajā ceļā vēl jāizbrauc caur Rīgu. Katrs auto tiks piepildīts ar pārtiku un humanitāro palīdzību. Emocionāli. Tāpēc arī man pēdējā laikā sanāk strādāt tieši arī brīvdienās. Tad es uz Alūksni tagad pavadu to konvoju. Baigi nebraucu. Vienreiz aizbraucu speciāli sestdienā vakarā. Lai sēdien braukt atpakaļ. Bet sapratu, ka tur tā pavadīšana ir vēl trakāk. Tur vienkārši bimbā, jo viņi izstās muki aizbrauc. Tas gan ļoti, jā. Visi tur maiturot tās Ukraiņu tantes raudu vienmēr, tad tu viņām sāc raudāt līdzi. Bet es kaut teicu, nē, es to nevaru. Es labāk tad Rīgā. Sazināmies, tad saprotu, kur viņi ir. Tad viņiem norezervē viesnīcas. Vismaz viņiem pašiem nav uz vietas tur viss. Jā, mēs tā esam iestrādājuši, ka es esmu tā kā supports no šejienes. Jā, kā menedžers, jā. Tad es viņiem saku, tad arī ir bijis vienā braucienā vispār bija izcili. Pilnīgi jau galvā zināju apmēram, kur viņi ir. Un stundām pēc laikiem teicu, visi tagad jūs tur būsiet, vairāk nevarēsiet. Jums vēl pusstundu ir uzturējuši, ka labi aiziet. Tā. Un ved viņus tik tālu, vienkārši tāpēc, lai nav nekādu starpnieku, lai viņas nekur nepazūd. Tieši tā, jā. Tā doma ir, tāpēc, ka arī tas cilvēks uzticās, viņš tev noziedo to mašīnu, jā, vai ka cilvēks aiziedo naudiņu, tad viņi nopērc un gribi par viņām katru atbildēt, jo arī visi sādi tur internetu komentētāji tādi, ja, kas tur komentē, kur tad tās mašīnas paliek un tā. Un sākumā arī bija, diemžēl, ir jau, es domāju, visur pie mums ir tāpat būt cilvēki, kas izmanto visu šīs situācijas. Tu atdod tur kaut kur pa vidu, pieņemsi Kīvā, tu atdod un beigās interesēties, kur ir. Tāpēc arī tas lēmums ir pieņemts, ka konkrētajiem cilvēkiem tu sazinies un konkrēti rokās viņiem arī nodod. Lai arī, tā ir arī atbildība pret ziedotāju. Pavāsim ar rostiņu. Šits ir autoveikals.
Ikarusā, un viņam ir arī rapu. Nu tā. Atbraucām paēst te kaut kādā miestiņā un ir šitā te. Mēs esam kaut kādā, nezinu, kur mēs kaut kā. Kaut kāda māja, bet es nezinu, kur mēs esam. Kaut kādā ceļa malā iegriezām kaut kādā pilsētiņā paēst šodien. Reiz normāli. Tā. Tagad ir gaisa trauksme. Žēl. Tā kādreiz bija viena māja. Jā, un tur bija... Smagie nebija. Tos pēc tam kaimiņš atvilka no kaut kurienes. Un tās šķēmbas reku salido iekšā reku. Jā. Šķēmbas lido iekšā, un viņi izgāja šārā pagalmā un pagalmā. Un šeit pie sienas iet bojā cilvēki. Pēc tam izstāstīšu, un šīm mājām mēs šodien nakšņojām. Un, lai saprastu, ka pretī kaimiņiem sēta izskatās šādi. Vienkārši ir tā kā metāla šveilerīts. Tas metāla sliedē caurums, tramvai sliedē principā caurums. Ko tu gribi ar tādu? Tā šķēmba lido tā kā kosmisko ātrumu vienkārši. Visi caurumos, pilnīgi visi caurumos. Holandas siers, šīs jau jaunās decēši. Тут уже Starlink. Да, сейчас